arī Blēdelis bumbu zaudē. Benoit Koe ar 15. numuru un 1-0. Kļūdās mūsu aizsargi, kļūdās Oļegs Karavajevs un Ventola 5. minūtē gūst pirmos vārtus. Ivans Samorano rakstīts Ivans Samorano. Tūdaļ redzēsim atkārtojumā, kurš tad īsti izdarīja šo precīzo sitienu. Vai nu Čīles izlases spēlētājs Samorano vai kluba debitants Ventola. Samorano, ne, tas ir Samorano. Neapšābāmi, tas ir Samorano. Atstāja tuvo stūri, pilnīgi nepiesektu. Oļegs Karavajevs kļūdījās situācijas izvēlē. Nu, atklāt sakot, tik pieredzējušam vārdsargam, kāds ir Karavajevs, tā ir nepiedodami rupja kļūda, pēc kuras arī tika zaudēti šie vārti. Roberto Baggio, tā viņam ir debija Interkluba sastāvā oficiālā mačā un debija vispār čempionu kausa izcīņā. Roberto Baggio pirms tam spēlēja Juventus, tad spēlēja iepriekšējā sezonā Boloņas klubā. Viņa nopirka šajā sezonā Itālijas klubs Inter. Tā komandas vārtiem 2-0. Simeone. 11. minūte. Nu, tas jau ir, ja ne nokauts, tad ļoti smags knockdowns. Ļoti kaut kā apjukuši izskatās mūsu futbolisti šajās pirmajās minūtēs. Un atkal Roberto Baggio piespēle un atkal mūsējie nokavē. Šoreiz jaunais Jurijs Laizāns nokavēja nosekt Simeoni. Silagadze pieturēja nedaudz Samorano, neļaujot viņam tikt pie bumbas, bet pie bumbas tika nevis Ventola, nevis Samorano, bet gan Simeone. Un arī Bergomio bija atnācis uz mūsu soda laukumu. Pirms šādā formā viņš būtu ir viens no vispopulārākajiem spēlētājiem Itālijā. 3-0, nu tas jau vispār ir kaut kas sen neredzēts. Varbūt Ventola arī pieskārās bumbai. Tūdaļ atkārtojumā redzēsim. Un atkal Roberto Baggio. Lai nu kā tas būtu, bet 3 reizes Roberto Baggio piespēlēja un 3 reizes bumbu ielidoja vārtos. Viens pats Ventola atstāts 2 metru attālumā no vārtiem. Arī Karavajevs, nezinu, kāpēc šajā situācijā palika uz vietas. Viņam, it kā tas būtu pretinieka vārdsargs, tik sparīgi traucēja Stepanovs, paša komandas aizsardzības spēlētājs. Nu, it kā Stepanovs atrastos pie pretinieka vārtiem šajā situācijā, nevis traucēja Ventola. Ja mēs atšifrēsim, kurš tad ir izgājis laukumā. (4-0). Ko neizdarīja Skonto, to izdarīja Roberto Baggio. Pirmie 3 vārti tika gūti pēc Roberto Baggio filigrānām piespēlēm, bet tagad Roberto Baggio kluba vērtīgākais pirkums pirms jaunās sezonas gūs savus pirmos vārtus Inter komandas labā, gūs savus pirmos vārtus Čempionu līgas, Čempionu kausa izcīņas turnīros. Lūk, vēlreiz Samorano nomet ar galvu pa sitienam bumbu partneriem. Šis partneris ir Roberto Baggio, kurš nevilcinoties neatvērām raida bumbu vārtu stūrī, bet pirmo piespēli no labās malas izdarīja Nikola Ventola. Samorano piespēlē ar galvu un Roberto Baggio neatvērāms sitiens. Tā bija Inter. E mi torna ancora in mente l'avvocato Brisco. Lui diceva